Čau, visi mums pretī ir šerifs. Čau, šerif. Čau. Nu, kā tev dēvēt īstajā vārdā? Kas? Kā tev īstajā vārdā saukt? Īstā Ilja man sauc. Tā arī sauc, jā? Jā. Tas nav nekāds saīsinājums un nekas cits, jā? Nē, īsts krievu vārds. Aha. Tad skaidrs. Tad, cik es noprotu, tu uz Latvijas pārvācies no Krievijas dzīvot, jā? Jā, tieši tā. Un cik sen tas bija apakaļ? Sen mani Skype. Tas, karoči, kad es biju sīkais 5-6 gadu. Jā, un kur tu Krievijā dzīvoji? Maskavā. O, krūti. Un tagad tu dzīvo Ventspilī, cik es noprotu, jā? Jā, Ventspilī. Tev laikam šodien bija izlaidums, apsveic ar to? Jā, bet sūdi sanāca to. Kāpēc? Dabuļ, to, kā sauc to? Apliecību? Vojā, un tur bija īstais gads uzrakstīts, 96. Jā. Es gāju uz skolu, es iedevu pasu, un tur 95. gads. Tad tev sanāk, ka nākošu gadu vēl jāiet mācīties? Es, karoči, domāju, ka man nopaļī, bet nē. Nē, nākamgad es iešu pa citu profesiju mācīties, un visu. Kas tev tagad ir pa profesiju, kādu tu iegū? Pāvars. Tikai tik neprasa, lai es uztaisīju paēst. Kāpēc? Man pašam tā ir ēst. Jā. Un kas būs tā nākošā profesija, ko tu domā iet? Kuģu pavārs. Oi, johēdi. Jā, kuģu pavāri pelna labi. Es tur iešu tikai nedēļu to huņu, lai uz kuģi strādāt un ne vairāk. Pavelti var viņu dabūt. Vispār ideāli. Tu nepateici, cik tev ir gadi? Man ir 18. Pilni 18. Labi, tātad bez mācībām un ēst gatavošanas, ar ko tu vēl brīvajā laikā nodarbojies? Līdz 16. es nodarbojos ar sportu, pēc tam tā parasti uztipēt tu ar čojiem pastaigāt cēst. Nekāda tāda sports un kas bija tā līdz 16 gadiem, kas tā bija pa sporta aktivitāte? No pirmās klases, tas sanāk 7 gadu, 6. Es sāku nodarboties ar futbolu līdz 15 gadiem, kamēr kājienēs salauzēju. 14 gadus aizgāju uz kickboksu līdz 16 un 16 tas 1 gadu līdz 17 nodarbojos ar boksu. Tāpēc ir rītīgs sportsmens es. Kauslis, ja? Labi, tā. Skaidrs kaut cik mums ir. Sāksim par CS, kā tu sāki vispār spēlēt viņu? CS kā jau visi 1 un 5, pēc tam CS0 arī bišķi paspēlēt. Bet tur tā huņa, karoči. I pēc tam datorkluba gāja spēlēt 1-6. Sežam uz klubu 5x5 tur. Un tā man mājās bija kompis jau. Un tad es sāku spēlēt, atradīju šito FGC. Es, karoči, te jau no pirmiem laikiem. Es nepajautāju, tu dzīvo viens vai ar vecākiem? Es dzīvoju ar vecākiem tagad, ar brāli. Viņš mājās nav, viņš strādā visu laiku. Labi, skaidrs. Jā, kā tu uzzināji tad par FGC? Es jau Gigna laikam, vai Baldgames savu, vai Baldgames.cl sameklēju FGC. Jā, tas bija, var teikt, apmēram kopš paša sākuma, ne? Jā. Skaidrs. Tu kādreiz arī biji Vār3 serveri admins, vai ne? Jā. Un zem Nika Krievs laikam, jā. Jā. Kāpēc tu izdomāji pāriet, teiksim, forumā uz šerifu un serveri uz Lex? Da, karoči, sūdi sanāca. Sagriežu roku, nevarēju, karoči, normāli paspēlēt. Sāku ar VH. Un mani zapaļi. Pēc tam es nopirku un ban pēc kādu laiku nahuļdes uz šito VH. Nopirku normālas austeņas pa 5 lāt, ne jau pa 2,50. Sāku spēlēt. I formā es nomainīju, lai cik mani neviens nezināja. Bet tā viss jau tāpat atcerās, bet par to čītošanu es pirmo reizi dzirdēju tā. Bet, jā.
Tad ir tas interesantais jautājums, kurš no FGC lietotājiem tev nepatīk, patīk? Nu, līdz šim brīdim, līdz vakardienam bija 2 personi, bet viena izbanota un palika Mareka. Varbūt Marekam kādus sveicienus nodosi? Jā, protams, Marekam un viņa ģimenei. Jā, labi, tas personīgi paliek jūsu starpā. Jā. Tad vēl ir tā, ko tu gribētu mainīt iekš FGC? Nu, tā viss ir normāli, bet dažus rases jau vajag salabot. Tieši par vāru 3 tu runā, jā? Jā, varu uztaisīt tādu sistēmu, es jau Struncim teicu, bet nebūs prikols no ACC. Tā kā, piemēram, tu ieslēdz VH, ja uz serveri, tev uzreiz autobāni iet. Aha. Bet tādu adminus nevajadzēs. Ir jau arī cheat, kas apiet visu tās sistēmas. Bet, jā, varbūt tev, kā tev bija kādreiz, vai ne, tas vār 3 serveri admins, varbūt tev kaut kad tūmai plāni, ka tu varētu atkal pamēģināt dabūt, vai... Es gribēju, jā. Es jau rakstīju dažiem turniem, lai dabūtu rekomendāciju, bet pēc Raiba teikta man šo te negribas. Ko Raibais teica, nav noslēpums? Kā es tur uzrakstīju? Kaut kā. Es tev uzticējos, es tev iedevu rekomendāciju, tu man appīsi. Un viņš jau paprasīja, kā lai es zinu, ka nebūs tāda sūdība. Jā. Es uzrakstīju, ka vairs nespēlēšu Orvahā, bet pēc tam pārgāja domas, karoči visu taisīt pa jaunu. Tad turpinās tērēt kredītu apmēram tā, jā? Nē, godīgi teikt, es netērēju. Nē, tas tā apmēram caur puķītēm izsakoties. Labi, jā, teiksim tā, kāda tev, te brīvajā laikā tieši aizēja uzpīpēt, znači tu pīpē, jā? Jā. Aktīvi, pasīvi? Kā? Bieži, reti? Karoči bija tāds laiks, es jau sen pīpēju no 9. klases. Pīpējam 3 reizes dienu, pēc tā es patraucu nāku uz situāciju. Saku, kad es jau aizgāju uz boksu, tad es patraucu pīpēt, jo tur nenormāli jūti to pīpēšanu. Jā. Un, tagad ar čomu mēs pīpējam 34 dienas bez pauzes, ja es nešaubos. Jā. Tieši ar sporta saistībā nav kaut kāda plāna atsākt? Nē. Turpinās gatavot, jā? Nē. Reāli es gāju uz kickboksu, tur man reāli patika. Es uz pirmās sacensībās man piedāvāja braukt, es braucu. Uz boksu es tā aizgāju, lai normāli sāku kauties, tur vairāk tā tehniski. Jā. Bet uz sacensībām mēs pamās braucam. Skaidrs. Uz FGC tu viņu laidīs? Nē, es šogad nevarēšu. Es reāli gribēju laidīt. Es pat naudu saku krāt, bet vienu brīdi man seņas pateica, ka man obligāti šovasar jābrauc pie Omes. Es zinu, ka man tur vajag naudu. Un PGC tusa būs 5. 6. Es 11. braukšu prom. Es vienkārši nebraukšu, lai nenodvertu to naudu. Jā, skaidrs, jā. Saprotam lietu. Labi, jā. Tad pats pēdējais, ko tu novēli FGC nākotnē? Vairākus tādus adminus, kas Struncis. Īpašnieks, jā? Jā, kad viņš iedzer, tā jau bomba. Tā kā vakar pa krieviski tur kaut ko rakstīja. Kā jau Raimons. Tā kā jā, mēs būsim uzzinājuši kaut ko vairāk arī beidzot par tevi. Es jau sen zinu, ka vairāk ir turnīgi grib to dzirdēt. Jā, man liekas, ka daudz īstenībā to gaidīja. Labi, paldies tev par
papļāpāšanu, gan jau vēl kādreiz sanāks vēl kādu sarunu. Droši, ja gribas uzpirkt, tad vispār brauc ciemos. Vispār vajadzētu, bet nu, tas būs atsevišķi. Labi, paldies, davai, čau. Čau.